Sveicināts klausītāji! Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silva podkāsts ir raidierakstu sērija par meža nozares aktualitātēm, institūtā veiktajiem jaunākajiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Esiet sveicināti, klausītāji! Šoreiz man ir liels prieks iepazīstināt jūs ar Silvas pētnieku Arni Gaili, kas darbojas meža selekcijas un kokauga adaptācijas virzienā. Labdien, Arni! Labdien! Šoreiz vairāk par meža selekciju. Šodien meža selekcijai Latvijā jau ir vairāk kā 60 gadu. Tā aizsākās 20. gadsimta vidū, bet kas ir selekcija un kas ir tās pamatlicēji? Varbūt Arni vairāk tu varētu pastāstīt. Jā, tie meža koku selekcijas pirmsākumi Latvijā ir pagājušā gadsimta 50. gada beigas. Un toreiz bija divi tādi cilvēki, kuri saprata, ka tā ir joma, ko vajadzētu attīstīt un veidot, jo tajā laikā jau bija Skandināvijas valstīs diezgan liela pieredze šo darbu veikšanā, vai vismaz tie bija uzsākti, un tie bija Artūrs Kundziņš un mans vectēvs Jānis Gailis. Tie bija pirmie, kas šo ideju nesa, skaidroja cilvēkiem un sāka loģiski tos darbus darīt. Varbūt klausītājiem vairāk varētu ieskicēt, kas ir meža selekcija, kāpēc viņa ir būtiska. Cilvēks jau vienmēr grib kaut ko labāku, kaut ko sev piemērotāku. Ja mēs tā paskatāmies apkārt, tad ikdienā mēs ēdam tikai selekcionētus produktus. Mums ļoti daudz citas lietas ir, kas ir no augiem vai dzīvniekiem, kuri ir selekcionēti. Principā šobrīd neviens lauksaimnieks nevar iedomāties, ka viņš kaut ko audzēs, kas nav selekcionēts. Tā vispār vairs nenotiek. Un līdzīgu rezultātu var panākt arī mežā ar meža kokiem. Tīpaši ņemot vērā, ka tas tomēr ir resurss un nozīmīgs resurss. Un vienmēr ir iespēja atlasīt kaut ko, kas šķiet labāks vai piemērotāks. Protams, ar to atšķirību, ka kokauga mūžs ir ilgs. Un līdz ar to tie rezultāti nāk daudz lēnāk. Un bieži vien jau cilvēki nav tik pacietīgi un liekas, ja tie rezultāti būs pēc gadiem, tad īsti nav interesi to darīt. Un tieši tāpēc arī meža koku selekcijā ir nozīmīgi, kad ir šis komandas darbs un ir paudžu pārmantojamība, jo bieži vien vieni zinātnieki šos eksperimentus vai pētījumus uzsāk un ierīko, un īstais novērtējums jau bieži vien ir jau cita paudze vai citi cilvēki. Tu jau minēji, ka tavs vectēvs ir bijis selekcijas pamatlicējs Latvijā. Vai viņa pamudināts tu pievērsies meža nozarei, un kā sākās tavs ceļš meža zinātnē un selekcijā? Jā, vectēvs mums gan sanāca ļoti maz gadi kopā, bet es viņu ļoti spilgti atceros. Un visu laiku tā viņa kā mežonieka, jeb mežkopja un selekcionāra aura bija tai ģimenē un saglabājās, lai gan, protams, ar vairāk vai mazāk ar paudzes pārtraukumu. Un viņš bija ne tikai izcils un spējīgs mežkops, viņš bija arī lielisks pedagogs. Viņš prata runāt ar cilvēkiem un stāstīt un skaidrot, jo viņš ir beidzis arī skolotāju institūtu. Sākotnēji viņš bija skolotājs, viņš ilgi strādājis arī meža tehnikumā kā pasniedzējs. Un tāpat laikā viņš ļoti labi prata zīmēt. Un, piemēram, viņa doktora disertācija attēli ir viņa paša zīmēti. Un par ko bija viņa disertācija? Disertācija bija toreiz samērā aktuāls temats kā grīņu apmežošana, jo grīņi ir tādas diezgan mazauglīgas platības un virši, un viņam bija pētījums par grīņu apmežošanas iespējām. Tu nonāci arī meža tehnikumā, vai tavs ceļš sākās jau Jelgavā meža fakultātē? Man tomēr pārliecināja, ka vajag pabeigt vidusskolu. Sākumā arī likās, ka tehnikums būs tā vieta, bet tad bija tāds Jelgavā meža fakultātē profesors Dreimanis, un viņš arī ļoti labi pazina manu vectēvu. Viņi arī daudzus gadus ir strādājuši kopā, un viņš arī bija viens no tiem, kas man pārliecināja iet uz vidusskolu un nākt pie viņiem pēc tam. Tad sanāk, ka tu jau
Kaut arī vēl nestrādāja zinātnē, visu laiku bija klāt tomēr tai selekcijai un jau bija zināmi profesori, kas strādā Meža fakultātē. Jā, tā interese jau sākās, varētu teikt, ātrāk, lai gan vidusskolas laikā varbūt es ļoti daudz tajā visā neiedziļinājos. Bet tā kā profesors Dreimans bija mūsu ģimenes draugs arī, viņš nodzīvoja garu mūžu. Mēs bieži vien tikāmies, un tad viņš visu kaut ko interesantu pastāstīja, un tad tas ieinteresēja par to mežu. Un tā vectēva doma un darbs visu laiku ģimenei saglabāts. Un tad, kad tu jau ienāci Silavā, kad tas notika? Un tas bija tieši uz juku un pārmaiņu laiku, tad, kad viss bruka juka un lielais institūts kļuva mazs un kādu brīdi ļoti tukšs. Sadalījās Zinātnes ražošanas apvienība Silava dažādās un daudzās daļās. Tas tad ir kaut kādi 90. Tas ir 90. pats sākums. Ienācu Silavā es jau būdams un strādādams fakultātē, jo mans diploma darbs bija saistīts jau ar Silavas darbu. Arī jau fakultātes laikā biju piedalījies konferencēs, kas bija, un tad iepazinis jau doktoru Baumani, un bija arī tāda doktora Valentīna Rone, ar kuru pirmajos gados ļoti daudz strādājām kopā, un viņa varētu būt tiešais darba vadītājs un tas, kas ieveda visos selekcijas procesos. Mēs jau esam pārlikuši uz tiem 90. Bet varbūt vairāk vari pastāstīt, kas tika izdarīts tajā laikā, kad sākās selekcija Latvijā, kas ir tie galvenie uzsvari, kas tika izdarīti tajos 60. varbūt vēl vēlāk. Selekcija tika uzsākta, var teikt, ar tādu klasisko principu, kā mežā to dara meža kokiem. Vispirms atrod labākās mežaudzes, toreiz to sauc par mežaudžu inventarizāciju. Sadalīja viņas tādās kvalitātes grupās, jeb agrāk bija tādas sēklokopības grupas. Un tad otrs solis, jeb nākošais solis bija, kad šajās labākajās mežaudzēs meklē labākos kokus, saucamos pluskokus. Un šos pluskokus pavairojot, tad ierīkoja pirmās sēklu plantācijas. Mans vectēvs arī ļoti daudz strādāja un tieši šo pavairošanu attīstīja, jeb potēšanu toreiz, un ieviesa, varētu teikt, to principu, ko lietoja Skandināvijā, nevis to, ko lietoja uz austrumiem no mums un ko mums rekomendēja, jo viņi rekomendēja veidot tādus sēklu ievākšanas nogabalus mežā, kur kokus izmantoja sēklu ieguvēji. Bet mans vectēvs tomēr uzstāja, ka jārīko konkrēta sēklu plantācija ar kloniem, kas ir labāko pluskoku pēcnācēji. Un tad tālāk arī sekoja šo pluskoku sēklu materiālu ieguve, pēcnācēju pārbaužu ierīkošana, un tas jau ir atkal, varētu teikt, tas pamats, ar ko mēs tālāk strādājām, jau es un Āris Jansons, veidojot šo nākošo selekcijas ciklu, jo mums jau ir pamats, ir atlasīti labākie, kurus savstarpēji krustojot, tad atkal tā selekcija var iet uz priekšu, jo tā jau varētu teikt, kad ar sākot labāko īpatņu savstarpēju krustošanu, tas ir īstais selekcijas sākums. Tu vairākas reizes minēji par pluskotkiem. Varbūt vari pastāstīt klausītājiem, kas ir pluskoki? Pluskoki ir audzes labākie koki. Tam vajadzētu būt gan pārākam augumā, gan kvalitatīvam. Priedēm, piemēram, tas bija, kad tie ir koki ar taisniem stumbriem, relatīvi smalkiem zariem. Teiksim, tāds, no kura visvairāk kaut ko var iegūt vai iztaisīt. Tu jau arī minēji par priedi, tad selekcijas sākums bija uz skujkokiem vērsts. Tā bija priede un egli. Tā bija priede un egli, tās bija galvenās sugas. Pie mums toreiz saimnieciski nozīmīgākās, un pie tam taislaikos mēs skaitījāmies PSRS skujkoku zonā. Līdz ar to viss uzsvars bija uz skujkoku. Tās bija divas galvenās sugas, kas tika atzītas. Un tu arī pieskāries par to, ka tās atziņas no Skandināvijas par potēšanu, kā tas notika literatūrā, meklēju šo informāciju, braucu uz konferencēm. Kā notika, ka vairāk tika pavirzīties uz šo Skandināvijas pieredžu un prakšu ieviešanu Latvijā jau tajos laikos? Tā kā mans vectēvs arī pārzināja valodas, jo kā nekā skolotāja institūta beidzot zināja diezgan daudz valodas. Un kaut kā pamazām, lai gan it kā
Bija tie laiki, kad daudz komunicēt ar ārpasauli mums nebija iespēja. Kaut kādas sadarbības starp toreizējo Padomju Savienību un, piemēram, Zviedriju veidojās. Tie bija samērā draudzīgas valstis. Un tad sāka veidoties kaut kāda apmaiņa, un tīpaši, ja cilvēks zināja valodu, tad varēja atrast. Viņš ļoti daudz lasīja, meklēja literatūru, tas bija pamats. Protams, tādas konferences toreiz jau notika ļoti maz, un uz tām bija pietiekami sarežģīti aizbraukt. Bet vienalga kaut kāda apmaiņa bija, un tā skaitā mums pat ir arī jau tajā laikā realizēti dažādi gan selekcijas materiāla apmaiņas starp Zviedriju un Latviju, jo pie mums auga. Un ir pārbaudīta un izmēģināta Zviedrijas spriede, un atkal mūsu spriede ir pie viņiem. Viņš tāds bija ļoti cilvēks, kas meklēja informāciju, cik vien tā bija pieejama toreiz. Un tad Imants Baumans bija tas, kas jau pārņēma no tava vectēva jau iesākto. Jā. Baumaņa kungs sāka mazliet citā virzienā, bet tad viņi sāka strādāt jau kopā, un tad viņš bija tas galvenais, kurš pārņēma to visu darbu. Un tad tu jau ienāci 90. gados, kad Baumans bija. Jā, viņš ilgus gadus bija direktors, kas diemžēl aizņēma ļoti daudz laika, un līdz ar to viņš mazāk varēja veltīt šim darbam, kas viņam ļoti patika. Bet, tā tas bija. Viņš uzņēmās būt par direktoru tajā vissmagākajā laikā. Tas, kad bija, man liekas, gandrīz gads, kad īsti naudas institūtam nebija. Bet arī izmantojot savas zināšanas un pieredzi, viņam izdevās piesaistīt kaut ko. Tad jau tas pamats izdzīvoja un institūts attīstījās tālāk. Kā tieši tas darbs notika tajos 90. gados, un kā izdevās saglabāt šo visu selekciju, kad es saprotu, ka bija jau tāds panīkums un viss juka un bruka, un lai tie iegūtie rezultāti un secinājumi par to selekcijas darbu, kas bija ielikt, lai tas būtu pēc tam arī pieejams un saglabāts. Varbūt var vairāk pastāstīt par šo laiku. Protams, tais labajos gados selekcijas grupa vien bija kādi 20 cilvēki. Kas bija tie labie gadi? Piemēram, pagājušā gadsimta 70. un 80. gadi, kad bija ļoti spēcīga selekcijas grupa institūtā. Ļoti daudz kas tika izdarīts, ierīkot šie pēcnācēju pārbaudes stādījumi, kuri, protams, nepazūd arī tad, ja nav finansējumi vai aiziet cilvēki. Jo bija diezgan labi dokumentēts viss, bija mērījuma dati daudz, kuri saglabājās, kuri ir arī izmantoti turpmāko mērījumu salīdzināšanai. Tas viss bija godprātīgi izdarīts līdz ar to brīdi, kad selekcijā varbūt palika tur 1 vai 2 cilvēki. Mēs pamazām tomēr pārdzīvojām, nezaudējot būtisku informāciju. Un tad, kurā brīdī parādījās atkal tā interese, ka selekcijai ir nozīme un selekcijai Latvijā arī ir tomēr potenciāls? Pamazām tie 90. gāja uz priekšu un izdevās arī nozari pārliecināt, ka tomēr tas ir liels darbs ieguldīts un vajadzētu turpināt. Un notika arī, varētu teikt, būtiskas izmaiņas rūpnieciskajā sektorā, parādījās interese par lapkokiem. Lai gan, protams, Latvijā arī finieru rūpniecība bija iepriekšējos gados. Un tad 90. gados arī īpaši sākās lapukoku selekcija. Daudz plašākā apjomā nekā tas tika darīts iepriekš. Un, protams, mēģinot saglabāt un uzturēt šo informāciju par skujkokiem un turpinot to. Varbūt tu varētu arī ieskicēt, ja salīdzina starp Baltijas valstīm. Kāda ir Lietuvā un Igaunijā šī meža selekcijas attīstība notikusi, un varbūt kur mēs esam šobrīd un bijām kādreiz? Šobrīd mēs esam ļoti apzinuši Igauniju, jo ja viņiem vēl 70. un 80. gados kaut ko darīja, tad viņi savu reformu iztaisīja daudz drastiskāk. Viņi vispār likvidēja institūtu. It kā tā joma pārgāja pie universitātes, un tagad jau kaut kādus beidzamos 10 gadus, vismaz varbūt pat vairāk, tur ir tāds fanātisks profesors, kas šo lietu atkal attīsta. Bet viņi iet to, ko mēs darījām 20, 30 gadus atpakaļ, to viņi dara tagad. Lietuvā arī ir samērā spēcīga, arī ir bijušas dažādas pārmaiņas, un viņi tur dažādi dalās un sadalās. Arī kādu brīdi nebija spēcīga institūta, bet tagad tomēr ir. Un viņi arī šobrīd ļoti nopietni darbojās. Tā tomēr arī ir valsts, kur pietiekami nozīmīgs ir meža sektors.
Viņi mēģina tās lietas tomēr nepazaudēt. Kāda ir interese par mūsu selekcionēto tādu materiālu arī no citām valstīm? Vai ir šāda interese, vai tā interese ir pieaugoša vai samazinās? Par mūsu selekcionēto materiālu katrā ziņā ir interese Zviedrijā, bet konkrēti par egli. Tas ir saistīts ar diviem, varētu teikt, tādiem nozīmīgiem un būtiskiem faktoriem. Jo Zviedrijā, un tīpaši Dienvidzviedrijā, uzskata, ka egli ir ienākusi caur ziemeļiem, līdz ar to viņa ir daudz mazāk ražīga. To jau Zviedri bija konstatējuši pagājušā gadsimta 80. un 90. gados pēc provenenšu izmēģinājumu stādījumiem. Viņiem ļoti patika Baltkrievijas eglis un arī mūsu Latvijas austrumdaļas egli. Bet tagad beidzamos gados viņi jau vairs īsti neinteresējās par mežaudžu pēcnācēju materiālu, bet viņiem interesē tieši mūsu sēklu plantāciju pēcnācēji. Respektīvi tādi, kas ir izaudzēti no sēklu plantācijās iegūtajām sēklām. Kas ir vēl uzlabotām? Jā, jo savulaik ir arī pie viņiem ierīkots šie pēcnācēju pārbaudes stādījumi, kur ir pārstāvētas vairākas mūsu sēklu plantācijas. Un tās visas ir uzrādījušas tur labāku augšanas gaitu nekā, piemēram, viņa vietējā egle. Un arī labāku nekā mežaudžu materiāls. Tad uz viņiem uzreiz tā informācija ir izplatīta nozarē, un viņi uzreiz tad interesējās, kur dabūt labāku. Viņu īpašnieki ir ļoti ieinteresēti. Ja viņiem saka, ka tas ir labs, tad viņiem to vajag. Tas ir labi dzirdēt. Un ar citām valstīm, un priedi vai bērzu? Tā īsti nav. Ir ļoti minimālos apjomos, bet tur arī varētu būt viena no tādām varbūt problēmām, kad mēs arī neprotam tik daudz to materiālu savairot, lai viņi varētu aktīvi piedāvāt visur apkārt. Un savukārt atkal par priedi īsti Zviedri uzskata, ka viņa priedi ir pietiekami labi un viņi ir ļoti tālu tikuši ar selekciju arī. Tad viņiem tā Baltijas priede tā īsti vairs neinteresē. Vairs? Tas nozīmē, ka kaut kad interesēja? Kaut kad tā kā varētu būt, bet tā īsti tas tur ļoti nelielos apjomos tā apmaiņa bija. Un jau minēja, ka šobrīd arī strādājat kopā ar Āri Jansonu pie jau nākošās, jeb augstāku kārtu sēklu plantāciju ierīkošanas. Kāds tad ir tas šodienas darbs un varbūt ar skatu nākotnē, kas tiek darīts? Jā, tas jau ir materiāls, kas ir pārbaudīts, atlasīts labākais, un tā skaitā jau atlasīts no tiem pirmajiem kontrolētiem krustojumiem, ko vēl doktors Baumans veica. Pats viņš arī ļoti daudz šo darbu uzsāka pirmās kārtas plantācijās. Un tādā veidā mēs varam ierīkot jau sēklu plantāciju, no kuras ir iespējams izaudzēt daudz ražīgāku un kvalitatīvāku mežaudzi. Protams, tas darbs, kā jau selekcijā tas ir, visu laiku notiek uz priekšu un notiks, ja var notikt, jo tiek uzturēta pietiekami plaša selekcijas populācija, lai saglabātu ģenētisko daudzveidību, un līdz ar to tā ir iespējama labākā materiāla rekombinācija. Un to veicot, šis labums pamazām uzkrājās gēnos. Līdz ar to ar katru šo rekombināciju mēs iegūstam augstvērtīgāku materiālu. Vai selekcijas šajā darbā tiek arī ņemts vērā tas, ka notiek klimata pārmaiņas un šie aspekti arī? Kaut kā jūs pie tā arī domājat, strādājot? Jā, par to visu laiku mums ir baža, un ne tikai baža, bet arī reāls darbs. Tas tiek ņemts visu laiku vērā. Un te jāatzīst, ka ļoti daudz arī Āris Jansons strādā tieši ar šo aspektu, kā meklēt un kā pārbaudīt izturīgākus īpatņus. Ja mums prognozē vairāk ekstrēmus, tad ir jāmeklē tādi, kas ir pielāgoties spējīgāki. Diezgan plašs darbs, lai nonāktu pie kaut kādiem rezultātiem. Bet tad šobrīd tā sajūta, ka nozarē un vispār kopumā valstī ir tāds kā atbalsts meža selekcijai. Ka nav tomēr tā, kā bija 90. gados, kad tas notika visu uz entuziasmu pamatu. Kāda ir tā noskaņa par meža selekciju? Šobrīd vismaz lielākie meža nozares spēlētāji atzīst, ka selekcija ir nepieciešama un tas ir jādara.
Protams, no otras puses ir ļoti liels spiediens, kad mežam vajag augt dabiski. Un tur sadurās šie divi virzieni. Bet jebkurā gadījumā es uzskatu, ka ir jābūt teritorijām, kur meža audzē intensīvi un mērķtiecīgi, jo tas dod kaut kādu pienesumu vismaz mūsu šodienas izpratnē. Vēl varbūt mēs varētu pieskarties arī tam, kāda notiek sadarbība un vai notiek sadarbība meža selekcijas virzienam arī ar citām institūcijām, citās valstīs, tā pašā Skandināvijā vai citviet Eiropā. Jā, tā notiek un aktīvi, un tas ir ļoti būtiski, jo ļauj, varētu teikt, neiesūnot savā lauciņā. It īpaši mēs esam daudz mācījušies no skandināviem, ir sadarbība ar tiem pašiem lietuviešiem, ar vāciešiem, ar igauņiem, jo, ja mēs īpaši nevaram apmainīties ar selekcijas materiālu, mēs nevaram paņemt kaut ko labu, kas ir atrasts kaut kur Zviedrijas vidienē vai izdalīts, jo visticamāk viņš nebūs piemērots mūsu apstākļiem. Bet tad idejas, darba principus, metodes, metodikas, tas gan ir viss, par ko tiek diskutēts, kas tiek salīdzināts un izmantota tā pieredze. Mēs ļoti daudz arī bērzu selekcijā esam mācījušies no tādas bērzu lielvalstis kā Somijas, jo viņi ir ļoti sen šo darbu iesākuši un ļoti pragmatiski un daudz darījuši. Un arī ar Centrāla Eiropas valstīm, vai arī tur notiek, jo vairāk es kaut kā tomēr jūtu, tas sadarbības loks ir Baltijas valstis, Skandināvija, bet kas notiek vairāk uz Eiropas dienvidiem? Ar pārējām mazāk. Pirmkārt, mums ir ļoti atšķirīgi apstākļi, gandrīz pilnīgi citas sugas. Līdz ar to tur tā saskarsme, tur atkal ir vairāk tā ir atraudzīga, viņi ir izdarījuši tā, viņi ir jau dabūjuši to. To mēs varam domāt, vai varam izmantot, nevaram izmantot, kā mēs varam piemērot. Ja. Tādā ziņā, jā. Ārim ir ļoti plaši tie kontakti un varētu teikt, ne tikai šajā kontinentā, bet tāda tīri praktiska līmeņa sadarbība ir vairāk ar mūsu reģionu valstīm. Un varbūt paturpinot šo sadarbību arī iekšēji institūtā, jau minējāt, ka tomēr tiek atlasītas tās augstvērtīgākie koki, vai ņemts vērā arī, piemēram, kaut kādas slimības, trupe, vēl kaut kādi šie aspekti, vai notiek kaut kāda sadarbība, lai atlasītu augstvērtīgākos kokus, varbūt pat ģenētikas līmenī? Jā, mums notiek sadarbība ar tiem pašiem meža patologiem, piemēram. To pašu sakņu trupi mēs arī pārbaudām un mēģinām saprast selekcijas materiāla uzņēmību vai rezistenci. Tas ir vairākos arī eksperimentālos stādījumos analizēt šī sakņu trupas izplatība vai tieši pretēji neizplatība. Tā kā jā, mums ir sadarbība ar daudziem virzieniem un tāpat ar mežkopības virzienu, tīpaši saistībā ar datu analīzēm un novērtēšanām. Vai atkal ģenētiķiem, lai konkrēti atpazītu un identificētu konkrētus klonus vai saprastu to struktūru un daudzveidību. Tā kā ļoti plaša sadarbība sanāk. Pats cītīgi strādājat arī pie savas doktora disertācijas, un varbūt vairāk varat pastāstīt par to, kas tajā tiek darīts un secināts, pētīts, atklāts. Šajā darbā es mēģināju salikt visus tos rezultātus, ko mēs esam ieguvuši uzsākot 90. gadu vidū šo lapu koku selekciju un konkrēti par bērzu. Viss tas darītais un kā mēs esam nonākuši tagad jau līdz kaut kādiem jau pārbaudītiem un atlasītiem kloniem, kurus tālāk izmantot jaunajās sēklu plantācijās. To informāciju ir mēģināts salikt kopā manā darbā. Es zinu, ka drīz arī būs aizstāvēšana, tā kā novēlu veiksmi un izturību, un apsteigt vēl nedrīkst. Bet, lai izdodas, jo šis darbs tiešām ir ļoti interesants, un kopumā man gribētos teikt, ka ir liels prieks un gandarījums, ka nozarē strādā tādi entuziasmi pilni cilvēki, kam ir izdevies arī grūtos laikos noturēt šādu jau senu un būtisku meža zinātnes sadaļu kā meža selekcija, un novēlēšu veiksmi arī turpmāk darbos. Paldies! Paldies, klausītāji! Uz tikšanos nākamreiz!